ļoti svarīgi. Tagad tā, es tagad sākšu, došos uz prezentāciju, sākumā pastāstīšu to tādu teorētisko vairāk daļu, vai ne? Tad šodien runāsim par to, kas ir tīkla mārketings un kā to pelnīt bija kompānijā. Nu, lūk, jā, to ir pauzīte, viss te ielādēsies. Um, jā, dodamies uz nākamo slaidu. Nu, lūk, manuprāt, jā, kā jūs minējāt, Latvijā ir tiešām daudz tādi nesaprašana par to, nezināšana. Un tīkla mārketings reāli ir vienkārši mārketinga veids. Ja? Tad mārketinga veids, kur šis te produkts vai pakalpojums tiek pārdots un izplatīts caur cilvēkiem, nevis nopērkams, piemēram, veikalā vai internetu veikalā. Ja? Tātad cilvēki ir tie, kas izplata šo te produktu, to jau jūs gan jau saprotat, vai ne? Un tad tā ir tīklošanās, mēs veidojam savas komandas, mēs veidojam savus tā kā to network tīklu. Nu, lūk, un tas ir noteikti cilvēku biznesa. Ļoti svarīgs ir tas cilvēciskais aspekts, ka mēs veidojam attiecības ar citiem. Un noteikti, ja jūs, piemēram, arī tikai treidojat vai nu, darbojaties tajā pusē, treidošanas un investīciju pusē, jums arī var noderēt kaut vai nākt uz šiem zvaniem un neklausīties par domāšanu, par attīstību, par biznesu. Man ir cilvēki daudz, kas nāk šiem zvaniem un pēc tam implementē vai izmanto šīs prasmes, kaut kādas tips un triks, tos kaut kādus mazos knipiņus implementē savā biznesā, un viņiem ir redzama izaugsme arī, vai ne? Kaut vai viņi nebūvē, piemēram, šeit to mārketingu, viņi iet savā biznesā, izmanto to, ko viņi ir mācījušies šeit, tās prasmes. Tāpēc tas ir ļoti spēcīgs prasmes, ko mācīties šeit. Un kā biznesa, nu, tīkla mārketings, kā ir tātad mārketinga veids, vai ne? Tā kā ir, piemēram, TV reklāmas, ir radio reklāmas, tātad tiešais mārketings, un tāpat ir vienkārši arī tīkla mārketings. Nu, lūk, un kā viens no bonusiem ir tas, ka šim biznesam ir ļoti, ļoti, ja mēs skatāmies tā kā no biznesa modeļa atkal puses, tad tas ir viens no, un es vairāk pastāstīšu arī vairāk par tiem labumiem, kas ir tīkla mārketingam, bet tas ir viens no tā kā biznesiem, kur ir vislētāk uzsākt, vai ne? Tā kā, ja mēs iedomājamies, ja mēs gribam atvērt kafejnīcu, kādas mums vispār ir izmaksas, ja mēs gribam atvērt, piemēram, kafejnīcu, bet šeit, ja mēs vienkārši atveram, teiksim, savu mārketingu, to, nu, nu, tā kā franšīzes biznesa, varbūt es negribu jaukt galvu ļoti, bet tas, piemēram, mans ir tā kā franšīzes biznesa arī kompānijai bija. Varbūt negribu saproties, vai ne? Sendija varbūt palabo man. Es esmu dzirdējis, ka līderi tā sauc, vai ne, arī par franšīzes biznesu, kas arī to var tā kā analoģiju izmantot, vai ne? Kad iedomājieties, kādas ir izmaksas atvērt, piemēram, es gribu nopirkt, nezinu, McDonald's franšīzi, un man ir, nezinu, Rīgā gribu uztaisīt, un tā pa visu pasauli, bet to pašu es daru, vienkārši izplatot šo te biznesu caur cilvēkiem visā pasaulē. Un iedomājieties, kādas tās ir izmaksas, man vienkārši Zoom abonements un kompānijas abonements, vai ne? Un es vienkārši izplatu būtiski, būtiski daudz zemākas izmaksas šai biznesā, nu, tā kā uzsākt šo biznesu, vai ne? Un win-win tādā ziņā, ka tas ir, piemēram, klients nav tā, ka vienkārši viņš nopērk kaut kādu produktu, un tad viņš ir tā kā samulsis vispār, ko man darīt, ar ko man sākt. Un bieži vien es dzirdu, ka cilvēki arī uzsāk visādus tos kursus, grib kaut ko veidot, kaut kādas savas lietas, bet viņiem pietrūkst tas atbalsts. Tāpēc šeit tas ir pieejams, un tīkla mārketingā ir tas, ka kā, tas ir win-win, vai ne? Klientiem ir atbalsts, un tāpat laikā tie izplatītāji, kas izplata šo biznesu, tiek arī atalgoti godīgi pret, teiksim, nu, tā kā pret paveikto darbu, cik tu izdari, tik arī tu esi atalgots vai neattiecīgi. Un tas nav tā, ka, piemēram, kad tu strādā parastā darbā, protams, es arī esmu to darījis. Es arī to esmu darījis, vai ne, kad parastā darbā, lai cik es nebūtu bijis uzcītīga, man tāpatās būs viena tā pati alga, vai ne, katru mēnesi man būs viena un tā pati alga. Okay. Tātad, nu, kas ir MLM, vai ne? Bieži vien es redzu arī TikTokā, cilvēki komentē, tas ir MLM, tas ir MLM, vai ne? Tas ir multilevel marketing. Un, jā, tad šajā, tas ir vienkārši, tur ir divi veidi, kā pelnīt, vai ne? Mēs pārdodam saviem klientiem, jā, tas ir viens veids, kā pelnīt, bet tad otrs veids ir veidojot komandu un atbalstot savus līderus, mēs varam gūt arī papildus ienākumus, kas ir diezgan būtiski, vai ne, ar laiku. Es jums parādīšu vēlāk arī to kompensācijas plānu, piemēram, kāds ir bijis kompānijā. Nu, lūk, un kāpēc tas ir legāli, kāpēc tas ir legāls bizness un legāla lieta, ko darīt. Tad šeit ik viens var kļūt par klientu un iegādāties produktu ne tikai caur izplatītāju vai kļūstot par izplatītāju. Tātad šeit nav būtiski, kad, jā, tad, kas ir piramīdas schēma, mēs vienkārši izplatām kaut kādu iespēju caur cilvēkiem. Mūsu peļņa rodas no tā, kad mēs pierakstam vēl cilvēkus, vai ne?
Bet šeit kompānijā bija, kompānija gūst peļņu no tā, ka viņi pārdod savu produktu. Ja? Un tas, ko es arī šeit nākamais esmu uzrakstījis, kad uz produktu balstīta peļņa, kompānijas ienākumi nāk no produkta. Man ne tā kā kompānija pārdod abonementu Sage Wow platformai, Shift un citām copy-paste signālu, piemēram, aplikācijām, vai ne? Un tad tas, kas mums nāk komandā, mentors, tas ir kā bonus, vai ne? Tāpēc, ka kompānija izplata caur tīkla mārketingu, vai ne? Nu, lūk, un vienmēr ir kaut kādas vadlīnijas arī, kam šis kompānijas seko, un tādām legālām kompānijām, protams, tās ir cauredzamas. Ja jūs aiziesiet, paskatīsiet, bija back-officeā visi legālie dokumenti, piemēram, kad jūs sākat arī, vai ne, jums jānoslēdz līgums ar kompāniju, kas ir tā kā jūs varat to pārlasīt, jūs varat pēc tam tas jums ir viss pieejams. Tas ir ļoti būtisks tāds, varbūt mazas nianses, kas padara vienkārši to daudz uzticamāku, vai ne? Un šeit ir tā, ka nav nekāda peļņa garantēta, vai ne? Kad citreiz varbūt piramīdas schēmās tur kaut ko garantē, ka tu tur piesaistīsi cik cilvēkus. Nu, es nezinu, es nekad neesmu bijusi, bet es tā iedomājos, un nekad ir garantēta peļņa, bet šeit tas nav garantēts. Peļņa ir atkarīga no tā, cik tu iegūti savu darbu, kas varbūt, protams, arī lielisks tā kā motivators, vai ne? Nu, lūk, un tas, ko es jums gribu pateikt, to, ka, ja jums kāds cilvēks saka, ka tas, ko mēs darām, ir piramīdas schēma, tad simtprocentīgi šis cilvēks vienkārši nezina, par ko viņš īsti runā. Un tāpēc tāpēc es gribu jums pastāstīt un iedot šo te informāciju, lai jūs esat aizsargāti pret tādiem cilvēkiem, un jūs varat viņiem arī pastāstīt, kas tad īsti tas ir. Kas ir piramīdas schēma, kāda ir atšķirība, kas ir piramīdas schēma un kas ir tas tīkla mārketings, vai ne? Nu, lūk, un kas tad ir piramīdas schēma? Piramīdas schēmā, kā jūs minējāt, tur nav nekādi produkti. Ja? Tad vienīgā peļņa nāk no tā, ka mēs piesaistām cilvēkus. Ja? Un tad nauda plūst tikai no cilvēku piesaistes. Un parasti visbiežāk šādas kompānijas pastāv 6 līdz maksimums 12 mēnešus. Es zinu, es dzirdēju, ka Latvijā 90. gados arī bija kaut kāda piramīdas schēma, kas pastāvēja 2 gadus, bet tad visdrīzāk viņi kaut kā to ļoti piesedza. Vienkārši tas netika varbūt atklāts, bet principā valdība un varas iestādes aizliedz šādas piramīdas schēmas, vai ne? Tas ir nelegāls. Un, parasti arī šādas kompānijas, kas veido šīs pirmās schēmas, vienkārši nav reģistrētas, nav nekur pieejami dati par viņām, vai ne? Tāpēc viņas darbojas arī tādā ēnu ekonomikā, viņam nav kaut kādi līgumi, tā kā, piemēram, kad jūs, kā es minēju, ne, kad jūs pievienoties bija kompānijā, jums bija jāparaksta līgums, vai ne? Tas pierāda to, ka viņa ir legāla kompānija, un kad jums ir kaut kādas pirmās schēmas, tur nebūs nekādi dokumenti. Jā. Nu, lūk, un ļoti dārgs tādas pievienošanās maksas arī par to, ka, ja tu gribi darboties, tev jāmaksā kaut kādas konkrētas, ļoti augstas diezgan summas. Un, jā, tad uzsvars ir uz izplatīšanu, un tas ir vienīgais veids, kā tu vari, piemēram, pelnīt, un neko citu vispār tu nevari darīt, ja tur nav ne produkta, un arī kaut kāda cita iespēja. Nu, lūk, un tātad arī nav tāda legālā puse, vai, piemēram, kompānija, vai ne, piemēram, bija. Ir atsevišķi kaut kāds advokātu birojas vai katrā valstī, kurā viņi iet, viņi sadarbojas ar kaut kādiem advokātiem, lai vienkārši pārliecinātos, ka katrā valstī šī kompānija darbojas pēc noteikumiem, pēc regulācijām, vai ne, kas ir saistīts ar finansu tirgiem. Un, nav tādām piramīdas schēmām, nav kaut kāda klientu servisa, kā jūs zinat, ir 24 stundu live support, ka jūs jebkurā brīdī varat uzrakstīt vai nepaprasīt. Tur ir dzīves cilvēks otrā galā, kas jums var atbildēt, kaut ko pastāstīt. Un nav arī šis te compliance, vai ne, kas ir tā kā, kad kompānija arī seko līdz tam, kad, piemēram, izplatītāji darbojas pareizi un ētiski. Un, kā jūs zināt, arī tie, kas jau darbojas, varbūt mārketingā, mums arī šie compliance kursi, un kompānija arī tiešām, it īpaši bija kompānija, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs nesolam saviem klientiem kaut ko, ko mēs nevaram tā kā izpildīt, vai ne, kad arī kaut ko mēs garantējam, jo mums nav tāds īsts garantijas, ko tā kā šeit var sasniegt, bet to es jums parādīšu arī tajā kompensācijas plānā, ko reāli var tad izdarīt arī, vai ne. Un visbiežāk arī šādas kaut kādas pirmīs schēmas kompānijas vai uzņēmumi ne, darbojas arī citādi. Nu, viņam ir citas tā kā nelegālas aktivitātes, piemēram, naudas atmaskāšanas un citas. Un tad kas tad ir tāda īsta tīkla mārketinga kompānija? Tad tīkla mārketinga kompānijai īstai
ir produkti, vai ne? Visbiežāk, vai ne, protams, tie ir kaut kādi vai nu taustāmi produkti, vai mūsu gadījumā tas ir digitāls produkts. Ja jums kāds saka, ka jūs nezināt, kas ir mūsu produkts, tad jūs varat vienmēr teikt, ka mums ir digitāls produkts, vai ne? Pieeja Wow platformai, pieeja SageMaster un CopyPaste signāla aplikācijas, tie ir digitāli produkti, jā? Nu, lūk. Un tad patiesā tīkla mārketinga kompānijā arī izplatīšana ir pēc izvēles. To var darīt un to var nedarīt, jā? Kā jūs zināt, arī šeit šis zvans arī nav domāts, lai jūs tā kā spiestu vai motivētu kaut ko tādu darīt. Es vienkārši gribu jums iedot to informāciju, vai ne? Lai jūs vienkārši esat zinoši par to, kas te notiek, ko mēs te darām, vai ne? Nu, lūk, un jā, tad jums ir pilnība izvēle arī jūsu rokās. Jūs varat to darīt, jums arī tas nav jādara, ja jūs nevēlaties. Un tad kompānijai ir jābūt arī reģistrētai. Piemēram, šajā gadījumā kompānija ir reģistrēta arī DSA, kas ir Direct Selling Association. Tad Dubajā, jā, un šī ir vienīgā kompānija, kas ir reģistrēta, kas darbojas ar finansu tirgiem un izglītību finansu tirgos, kas ir reģistrēta oficiāli ar Direct Selling Association Dubajā. Ja? Un tātad tīkla mārketinga kompānija arī zema vai nekāda uzsākšanas maksa, ar ko tas ir šeit domāts, tas, ka, lai jūs kļūtu par izplatītāju šajā kompānijā, jums nav papildus nekas jāpiemaksā, jūs vienkārši samaksājat par produktiem, un tad jūs varat pēc jūsu izvēles darboties arī mārketingā, vai ne? Nu, lūk, un klienti var iegādāties arī produktus pat taisno mājaslapā. Tas nozīmē to, ka patiesībā, es nezinu, vai jūs zinat to vai nē, bet ja jūs aiziet uz SageMaster, ja jūs neesat tur, ja, piemēram, reģistrējušies, jūs varat arī iegādāties SageMaster, bet tur vienīgais tas, ka tā cena ir daudz lielāka un jums nebūs arī mentors, jūs nebūsiet community iekšā, bet pastāv tāda iespēja, vai ne? Nu, lūk, tad nākamais būs tas, ka, jā, tad komisijas, ko, piemēram, saņemam mēs līderi par mūsu tā kā atalgojumu, par to, ko mēs izdarām, par to, ko mēs pārdodam, šīs te komisijas nāk no tās, tiksim, reālu produktu pārdošanas, vai ne? Kā es jau minēju, mēs pārdodam šos te abonementus, par ko cilvēks maksā pieeju visiem mūsu digitāliem produktiem, un tad mēs saņemam no tās naudas, vai ne? Protams, ir tīra legālā puse, ir līgumi, compliance, visi dokumenti, jā, kā es minēju, arī visi dokumenti ir pieejami bija back office, jūs varat visu tur ielgoties, paskatīties, visu atrast, ja nepieciešams arī paprasīt live supportam. Un kompānija arī starptautiski vai vietējā mērogā reģistrēta nodokļu maksāja un arī maksā šos nodokļus. Un, jā, tad komisijas netiek pelnīts no citu izplatītāju piesaistīšanas, tā kā jūs minējāt, tikai no produktu pārdošanas. Un, jā, tad, ko es vēl, es jums arī to pieminēju, kad ir klientu servis, tad mūsu gadījumā tas būs tas live support, ka jūs, ja jūs, starp citu, jā, jūs varat iet SageMasterā vai tajā lapā, kur jūs pērkat abonementu vai arī Big Back Office'ā vienmēr būs šis te klientu servis, tad live support, ka jūs varat pieslēgties un pajautāt visu, kas jums neskaidrs, vai jums vajag kaut kāda palīdzība, ne? Un arī tas, ka peļņa nav garantēta, peļņu jūs tā kā iegūstat pēc saviem nopelniem. Tātad jūs tiekat atalgot par to padarīto darbu, nevis par to, cik tur jūs esat piesaistījuši ķēdītē cilvēks, vai ne? Nu, lūk. Tad izplatīti mīti par tīklu mārketingu. Tad viens no tiem, kas ir, man liekas, vispopulārākais, kad tikai tie, kas ir augšā, tad piramīdas augšgalā pelna naudu, vai ne? Bet patiesība ir tāda, ka šis arī kompensācijas plāns ir regulēts un veidots tādā manierē, kad jebkurš, kurš principā uzsāk, var pelnīt vairāk nekā, piemēram, viņa mentors vai vēl kāds cilvēks, vai ne? Tad, respektīvi, ja jums ir iekšā, jums ir tas drives un jums riktīgi labi sanāk, jūs varat, piemēram, pelnīt, ja cilvēks ir manā komandā, piemēram, var sākt pelnīt vairāk nekā es to daru, ja? Tas ir pilnīgi reāli un ir arī tādas situācijas arī mūsu komandā, piemēram, vai ne? Un tad vēl viens par tīklu mārketingu, tad tev ir jāpiesaist cilvēki, lai nopelnītu. Šajā kompānijā varam nopelnīt arī vienkārši pārdodot to produktu, un arī var vienkārši pelnīt arī izmantojot mūsu produktus, ja? Un tad vairums cilvēkiem nesanāk. To es esmu ļoti arī bieži novērst, ka cilvēki ļoti ātri padodas un, tas tiek magnējis, es jau nevarēšu, man ir jāiet piedāvāt visiem draugiem, viņiem jau nepatīk, viņi tā nedomā, viņi ir aizvērti, vai ne? Es tieši man šodien bija zvans, un es tieši visu to noklausījos, tāpēc to punktu es arī gribēju jums tā kā pastāstīt, un kad vairums cilvēku vienkārši pamat šo te biznesu, pirms viņi vispār sākuši to nopietni uztvert, un arī tas, ka šis nav tāds, tiešām varbūt tas ir no kaut kādiem deļgasiem, vai es nezinu, no kurienes nāk tas uzskats, kad tīkla mārketingā ir jāiesaista visi draugi, visi ģimeni. Bet reāli, piemēram, es pieļauju, ka gan Sendijai, gan man, gan citiem lieliem līderiem lielo komandu
lielo vairumu veido cilvēki, kurus mēs pat nepazinām pirms mēs uzsākām šo te biznesu. Tātad, respektīvi, tie draugi, un, protams, man ir draugi, kas ir pamēģinājuši kaut kādas paziņas, vai ne, bet lielākais vairums komandām ir cilvēku, kurus es nepazīstu. Un tas arī ir tas bizness, ka tu ej, un tā ir tā tīklošanās, vai ne, ka tu ej meklē jaunus cilvēkus, un tādā veidā, un tas, ka tas nav īsts bizness, vai ne. Vēlāk jums parādīšu arī citā prezentācijā, ka šis bizness ir ļoti, ļoti īsts, ļoti ienesīgs un patiesībā daudz pelnošāks nekā Amerikā. Vai ne, ja jūs zināt, ir mūzikas industrija, ir filmu industrija un ir tā kā gaming industrija, vai ne visas online spēles. Šis mārketinga bizness, tīkla mārketinga bizness ir daudz, daudz ienesīgāks par visām tām kompānijām, par visām tām industrijām, vai ne? Un, jā, tas, ko jau es minēju, ka maniem draugiem nepatiks, nevarēšu pelnīt, jā. Tad mārketingā mēs mācāmies tās prasmes vienkārši kā sapazīties ar jauniem cilvēkiem. Un nezinu, no kurienes tas nāk, kad tikai visiem draugiem jāpiedāvā, jāievelk visa ģimene, tas būs miljonārs. Tā tas galīgi nav. Tas ir ļoti izplatīts mīts un ļoti nepatiess. Ja? Un kāpēc tīkla mārketings ir foršs? Tad viens, jā, ko es jau arī pieminēju, kad ir ļoti, ļoti zems tas starta kapitāls, jo jūs varat, piemēram, sākt kaut vai ar tiem pašiem $200, un jūs varat sākt arī būvēt savu mārketinga biznesu. Tas, ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem fiziskiem biznesiem, jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti draudzīgs vispār starta kapitāls, un kāds ir vispār tas potenciāls, jums parādīšu arī to, es jums pastāstīšu tajā kompensācijas plānā, bet tas ir, prātam, neatverami, tā kā kāds arī vispār ir tas, potenciāls, ko tad sākot, piemēram, kaut vai ar tiem pašiem $200, kur tas vispār jūs var aizvest, vai ne? Un šeit nav, kad jūs uzsākat, nav jābūt kaut kādam ekspertam, kaut kādā baigā jomā. Jums nevajag grādu, jums nevajag kaut kādus tā kā ļoti daudz sekotāju skaitu lielu, vai jums nevajag iepriekšēju pieredzi. Jūs visu nākat un iemācāties šeit uz vietas, vai ne, no sava mentora, no savas komandas. Mums ir dažādi, protams, arī video, vai ne, jūs klausieties dažādus mentors online, YouTube, tos mēs visu tā kā padodam par informāciju uz riņķi, no kā tad vajag mācīties. Tā vispār nav problēma, ja jūs no tā neko šobrīd nesaprotat, vai ne? Kā arī vēlāk šīs prasmes, ko mēs mācāmies ar tīkla mārketingu, tāpēc, ka tīkla mārketingā tu iemācies darīt visu reāli, ne, kas ir nepieciešams biznesā, un tā ir pārdošana, kas ir ļoti, ļoti spēcīga prasme, vai ne visā pasaulē, visi cilvēki, kas pelna lielāko naudu, protams, traderi, investori, bet arī ļoti daudz cilvēku pelna ļoti, ļoti daudz naudas ar pārdošanu, brandings, vai ne, savu brendu veidošanu, tas arī ir mūsdienās ļoti, ļoti, vai ne, kaut kas tas jauns, kaut kas pēdējos gados ir nācis tāds, tā kā ļoti populārs palicis, bet tas arī ir ļoti ienesīga aktivitāte, ko iemācīties darīt, komunikācijas, protams, prasmes un daudz citas prasmes, vai ne, kā pārliecināt, kā uzvarēt argumentā, viss kaut kādas tādas lietas, vai ne, kaut kādi sīkumi, bet, kā jūs minējāt, arī cilvēki, kas nāk, piemēram, kas grib tikai treidot, kas grib investēt, viņi nāk šiem mārketinga zvaniem un viņi tā kā kļūst vienkārši dzīvē veiksmīgāk, jo viņi iemācās šīs prasmes, kas viņiem palīdz tālāk, vai nezinu, aiziet uz darbu interviju un pārdot sevi, piemēram, ne? Tāpēc, ka katrs arguments patiesībā, kur mēs, nezinu, kaut vai, nezinu, es ar savu vīru kaut ko runāju, man ir jāuzvar argumentā, vai ne, lai dabūtu kaut ko sev, tā kā to savu taisnību, tā kā izsist cauri, vai ne, vai kā to teikt, tā arī ir reāla pārdošana, vai ne? Lūk, un tad šeit ir bezlimita ienākuma potenciāls. Mēs varam pieskaņot savu grafiku sev, vai ne? Mēs strādājam, tad, kad mums ir ērti, mums nav jāsēž kaut kādu konkrētu laiku, kaut kas konkrēti ilgumu jādara, vai ne? Tas nav par nostrādātajām stundām, tas ir tiešām par padarīto darbu, par produktivitāti tavu, vai ne? Un tas tad savukārt dod to brīvību, ko tik daudz cilvēku šobrīd meklē, vai ne? Kad jā, vienkārši brīvība būt arī tas, kad lokācijas ziņā vienkārši būt jebkurā valstī, vai nezinu, mājās, gultā, vai dīvānā, vai kafejnīcā. Tur nav jābūt vienmēr kaut kādā konkrētā vietā, bet tu vari būt vienkārši jebkur darīt to darbu, galvenais, ka tev ir internets, un tad arī šis piedāvātos residual income, ka tas ir tā, ka tu vienu reizi izdari kaut kādu aktivitāti, piemēram, vienreiz izdara pārdošanu, un pēc tam tev atnāk komandā cilvēks, un šis komandā cilvēks, piemēram, tev palīdz būvēt, un, respektīvi, tā veidojas duplikācija, vai ne? Tad tu savā, tā kā, protams, nevienmēr visi cilvēki tavā komandā darīs arī to mārketingu, bet, protams, ar laiku ir cilvēki, kas sāk darīt vairāk šo mārketingu, un tad jau tā parādās šī duplikācija, vai ne? Kad to, ko es daru, to dara man cilvēku komandā, un tā tas iet arī tā kā attīstās tālāk, un tā caur to duplikāciju veidojas jums ienākumi, kas ir, varbūt, protams, viņi nav tā kā gluži pasīvi, bet tie ir caur tām attiecībām, ko jūs izveidojat ar savu komandu. Jā, kā jūs teicat, tas ir cilvēku biznes, un jā, ir šī komanda.
Jūs nekad nebūsiet vieni, jūs varat sastrādāties, ar ko jūs vēlaties sastrādāties, un arī tādā šajā tīkla mārketingā ir nenormāls potenciāls izaugsmē, jo, piemēram, es arī strādāju bankā 3 gadus, es gribēju augt, gribēju attīstīties, bet, lai es aizietu uz kaut kādu augstāku pozīciju, man bija jāgaida vai nu aizies dekrētā, divas, piemēram, tur bija divas, nu, ja es gribēju uz augstāku tā kā pozīciju iet, tur bija divas sievietes, un bija vai nu kāda no viņām aizies dekrētā, vai nu aizies no darba, vai ne? Vai aizies kaut kādu citu pozīciju, atkal, un tā kā tad nav tas, es ļoti bieži cilvēki grib to izaugsmu, vai ne, augt, attīstīties, un bieži vien darba vietām tas nav tā kā būtiski, tas nav svarīgi, vai ne? Nu, lūk, manuprāt, es pabeidzu šo te prezentāciju, pastāstīju tādā ziņā, vai jums ir varbūt kaut kādi jautājumi šajā brīdī, jo tad es tālāk došos. Un ātri gribu pastāstīt, kā tad vispār strādā tas kompensācijas plāns. Varbūt kāds no jums par to domā, bet īsti tā kā nezinu, vai nav pieejama informācija. Tad gribēju vienkārši pastāstīt jums, kā tad tas īsti viss strādā, kā tas darbojas. Nu, lūk, un varbūt kāds no jums arī jau redzēja šo te prezentāciju. Un tad viss sākas ar to, ka, protams, sākumā jūs sākat to darīt. Un jums vienkārši sākumā ir tiešām tas, ko jūs darat, ir veidot saturu. Caur saturu jūs piesaistat cilvēkus, vai arī, piemēram, cilvēkus, ko jūs pazīstat, vai klātienē iepazīstat cilvēkus, un jūs piedāvājat šo te iespēju, un jūs, jā, tātad veicat pārdošanu. Tad, kad jūs veicat pārdošanu, protams, jūs iegūstat arī kaut kādus bonusus, vai ne, kad varbūt kāds, kas ir strādājis pārdošanā, to zina, kad vienkārši tu pārdod, un tev ir komisija, vai ne, tas ir normāla biznesa sastāvdaļa, jebkurā biznesā, lai biznesu pelnītu, ir kaut kas jāpārdod, un tā tad parasti ir tā, ka vienkārši, ja kaut kāds bizness veido reklāmu, tad šī nauda iet tai kompānijai, kaut kādai mārketinga kompānijai, vai ne, tas mārketinga budžets aiziet no kompānijas šai mārketinga tālāk kompānijai, vai ne, bet šajā te biznesā tiek atalgot tiešām cilvēki, kā jau es minēju, kas tiešām fiziski izplata šos te produktus. Nu, lūk, un kā tad tas strādā? Tad, ja jūs pārdodat šīs te pakas, tad tās ir tādas 3, varbūt lielākās pakas, dārgākās. Jā, pastāstīšu par to, kas ir šajā prezentācijā. Tad, ja pēc tam ir kaut kādi jautājumi, varat arī droši pajautāt, vai ne? Tātad, ja jūs pārdodat standard bundle, kas ir $499 vērtībā, jūs iegūstat $40 peļņu, tā ir jūsu komisija. Un tātad šajā te pēc tam parādīšu arī, kas ir tie residual income, par ko es stāstīju. Tur jūs krājat punktus, tātad katrai pakai, ko jūs pārdodat, ir vērtība punktos. Jā, nu, lūk, un tā tad, kad jūs pārdodat to standarta bundle, jums ir komisija $40 un punkti 250 BV points, vai ne? Tālāk nākamo paku jūs, piemēram, pārdodat premium bundle, kas maksā klientam iegādāties $999, un jūsu komisija ir 100. $100, tātad 1/10 daļa, kas reāli ir diezgan liela tā kā proporcija, vai ne, ko jūs dabūjat atpakaļ no tā, ko jūs pārdodat. Un tad 550 punkti jums ir jūsu tajā punktu krātuvītē, vai ne? Nu, lūk, un ja jūs pārdodat signature bundle, tad jums ir $200 vērtībā jūsu komisija, tad klientam izmaksā $1800 iegādāties šo paku, un jums atnāk arī 1025 punkti. Tad tas ir tas, tad jums ir šie te ienākumi, jo jūs kaut ko pārdodat, jums nāk ienākumi, tad pirmā komisija, vai ne? Tad, jā, un tad es parādīšu, tad šis ir tas, kur notiek visa maģija, un šis ir tas, kur ir tas interesantais, tā kā asumiņš, vai ne, kur piedod asumiņš šim te visam, un kāpēc tiešām tas ir tik interesanti, un kāpēc tas ir tik forši, jo, ja mēs strādājam pārdošanā, mēs varam iet jebkurā pārdošanas darbā, tur arī būs tās pašas komisijas, vienkārši visu laiku pārdot, bet kur tas paliek interesanti tajā brīdī, ka tev arī komandā ir kāds, kurš arī sāk tev palīdzēt izplatīt šo te produktu. Tagad pasīšos čatā, tu kāds kaut ko uzrakstīja. Jā, tur nav pareizi. Tas nekas, tur ir rank system. Tas nekas. Nu, lūk, un tātad kā tas strādā? Un tātad mums ir divas kājas, ko mēs būvējam, ir kreisā kāja un ir labā kāja. Tad pirmie tādi starta ranki ir Executive Consultant Sapphire, un tad jau ilgtermiņā mēs darbojamies Ruby, Emerald, Diamond, tie tādi un uz leju, vai ne? Tad tie ir, protams, ilgtermiņa mērķi, jā. Un kā tas strādā, tad jūs pārdodat tās pakas, un tad, piemēram, lai dabūtu to Executive, jums ir vienā kājā 550 punkti, otrā kājā, tad, piemēram, jūs atceraties, vai ne? Piemēram, jūs pārdodat divas premium bundle, tad 550 vienā kājā, 550 otrā kājā, jā, un jums nāk papildus bonus $100. Tas būs 4 nedēļu laikā. Mums ir tā kā cikli, vai ne? Tā kā cycle, un katru mēnesi mums ir jauns tas cycle, un tad no atkal
Es pēc tam pastāstīšu, nav tā, ka pēc tam nākamajā mēnesī viss ir no nulles. Tā tas nav. Bet vienmēr sakot, tad vienā tajā saiklī jums ir jāmēģina dabūt to augstāko punktu skaitu. Un tad vienu kāju jums iespējams, tas ir individuāli jāskatās, bet iespējams jums palīdzēja būvēt arī mentors, vai ne? Un vienā kājā tad jums parasti ir tāds ieteikums vienkārši fokusēties uz vienu kāju, un tad jāstāsta, kas notiek tajā otrajā, un to jūs jau individuāli runājat ar savu mentoru, kāda jums ir tā situācija. Protams, jo ātrāk jūs pievienoties savam mentoram, jo izdevīgāk tas ir jums, un tā jūs varat arī teikt, ja jūs, piemēram, gribat pārdot cilvēkam, kuram interesē arī mārketings, jūs tā varat arī teikt, ka, ja tu man ātrāk pievienosies, jo tev būs pašam vieglāk veidot šīs te savus pējautus, savas kājas, vai ne? Tāpēc, kad mentors vienmēr visus cilvēkus liek, piemēram, kad kāds uzsāk, tad liek pēc tam apakšā, un visi tie punkti iet augšā uz tavēju kāju. Nu, lūk, tā tas strādā. Kaut ko es varbūt nepateicu. Nu, lūk, un tad tālāk, jā, tad tos executive consultant sapphire, tos var tā kā nohitot arī viens pats būvējot, vai ne, tos rankus var sasniegt, bet tad Ruby, Emerald, tad tur jau ir, kad jau nāk palīgā arī komanda, nu, nekas tev palīdz būvēt, un tad no komandas, kad kāds tev komandā kaut ko pārdod, tev nāk punkti, kas tev palīdz veidot to visu. Tā, ja? Kāds cilvēks no komandas arī sasniedz kādu no pēdējiem. Jā, jā, mums ir viens, tad mums ir tad tie, kas varbūt bija Barcelonā, varbūt, protams, daudzi no jums varbūt nebija. Tur bija arī tāds itāļu līderis, kurš ir sasniedzis šo ambassador rank, viņam bija izmaksā 280,000. Jā, tas ir viņš tāds tā kā Itālijas līderis, manuprāt, viņam ir, nu, Itālijā ļoti, ļoti populārs ir šī te vispār lieta, Sage Masters, kā arī, jā, tad viņš ir ļoti, ļoti liels līderis, un, jā, viņš pirmos 3 gadus darbojās, viņam vispār bija 0 rezultāti, pirmais pēc tam pējauts, viņam, man liekas, bija kaut kā $25, ja es pareizi atceros, tā kā ļoti, ļoti ilgi, man ne, viņš darbojās bez nekādiem rezultātiem, un tad pēc kaut kāda laika viņš ir ambassador, kas ir vienkārši, nu, wow, vai ne? Tā kā šajā te biznesā tas nav par to, cik es atpelnīšu pirmajā mēnesī, bet cik es varu iemācīties, cik es varu augt, cik es varu tā kā audzēt savu pacietību, vai ne? Bet runājot tālāk par tiem bonusiem, es gribēju arī parādīt tādu to, ka mums ir izmaksas, tātad pēc nopelniem, vai ne, cik tu pārdod, tik tev izmaksā arī katru piekdienu, mums izmaksā, vai ne, cik tu esi nopelnījis pirms kaut kāda laika, tās izmaksas, jā. Un tad vēl es jums gribēju parādīt, ka ir tādi bonusi arī par to, ka jūs vienkārši darbojaties ar saviem cilvēkiem. Un, ja jums ir cilvēki, kas tā kā atjauno, tāpēc, kad, vai ne, kā es teicu, kad sākas jauns tas cikls, nav tā, ka viss aiziet pa nulēm, bet tā, kad cilvēks, piemēram, atjauno to paku, tur arī nāk punkti, vai ne? Ja cilvēks atjauno vai nu 60 punkti, vai nu 90 punkti. Un tad viens ir tas, ka jūs dabūjat tos punktus, un, piemēram, iepriekšējā ciklā man pievienojas kāds cilvēks, un tagad viņš atjauno, un tas man arī palīdz šos te punktus tā kā celt uz augšu. Bet tajā pat laikā man arī ir atsevišķi bonus par to, ka ja man ir konkrēts punktu skaits ar tiem cilvēkiem, kas jau ir atjaunojušies no iepriekšējā mēneša, tātad, piemēram, ja tas viens pots, tā kā izveidojas, ja tev ir 500 punkti savākušies no tiem cilvēkiem, kas jau atjauno, kas jau ir tā kā otro, trešo vai, nu, jebkuru mēnesi, tā kā, kas atjauno to abonementu, vai ne? Un tad, ja tev ir, piemēram, 500 punkti no tiem cilvēkiem, tad tev ir bonus 75, un tā tas iet tā kā uz augšu, vai ne? Ja arī cilvēks jūsu komandā ir kāds, kas, piemēram, būvē, un viņam ir arī tie 500 punkti, tad jums ir jau papildus vēl tā kā bonus, un tā, ja jūs savācat 3 cilvēkus, tad vienmēr sakot, tas ir tiešām ilgtermiņa bizness, ko būvēt, jā. Un tad tas ir varbūt veicināt arī, protams, lai palīdzētu cilvēkiem tavā komandā, lai tu kā mentors vai ne palīdzētu investēt, nu, tātad veltīt savu enerģiju tiem cilvēkiem, lai cilvēki ir, jā, jo tad, nu, protams, tas nav tikai tāpēc, dēļ šī bonusa, kad mentori jums palīdz, bet vienkārši tas ir tāds, vai ne, ja tu labi tiešām būvē un strādā, tad tu esi labs mentors, tad tu arī tiec par to atalgots, vai ne? Un šeit arī ir vēl viens bonus, ja jums ir labs. Tāds brīdis, ka jums labi iet ar to pārdošanu, un tas ir no individuālām pārdošanām, vai ne? Ja jūs savācat tajā vienā ciklā, kur viens cikls ir 1 mēnesis, viens cikls, vai ne? Tad jūs savācat, piemēram, jūs pārdodat jau 3000 punktus tajā mēnesī, vieni paši, jūs dabūnat bonus 250. Tas ir vēl papildus pirmajai komisijai, tas ir papildus tam team commissions, tas ir papildus šim bonusam, vai ne? Tā kā ir ļoti daudz veidi, kuros jūs varat nopelnīt šeit, un tad tas bonus tā kā iet uz leju. Ja jums ir vēl papildus 3000 punkti, jūs dabūnat tā kā vēl tos bonus papildus, vai ne? Nu, lūk, un tādā veidā.
Tā kā, jā, kad es sākumā ieraudzīju visus šos te ciparus, es, protams, kad sākumā pievienojos, es līdz galam nesapratu, kāds viss strādā vai ne. Un tad jau ar laiku mācoties un saprotot vairāk, es tiešām sapratu, ka, wow, te ir liels, liels potenciāls. Nu, lūk, un tas ir tāds mans, ko es jums varu padalīties šodien. Es ceru, ka tas jums ir palīdzējis. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi vēl par to visu. Ok, ja jums nav jautājumu, tad paldies. Jā, paldies, Miņona. Čau, čau. Tā kā forši jums vakaru, un tad jau turpinam darboties. Jā, un ap citu es pieminēju to Barcelonu, vai ne, kad mums bija aprīlī Barcelonas conventions. Ļoti, ļoti svarīgi, ja jūs gribat tā kā dzirdēt vairāk par šo te kompāniju, vispār ieguldīties šajā biznesā, ieguldīt sevī. Mums būs arī februārī, jā, mēs brauksim noteikti visi kopā, vai ne? Mēs parasti organizējamies visi latvieši ar vienu reisu, vai ne? Tātad februārī būs Minhenē, Vācijā. Varbūt nevarētu būt arī, nu, varētu būt, ka nav tā kā pārāk dārgi tas viss, vai ne? Vācija varbūt nav tomēr tāds pats no dārgākajām vietām, kur braukt. Tā kā visi, kas tiešām šo visu grib nopietni uztvert, arī ja jūs tikai darbojaties investīcijās, tikai tradingā, arī jums ir jābūt šeit pasākumā. Jo tas var jums pavērt vienkārši plašāku skatu uz dzīvi, uz pasauli. Un, es zinu, ka man komandā meitenēm izmainīja daudz ko šis pasākums, kur mēs bijām Barcelonā, gan arī man pašai tas daudz ko ir izmainījis, vai ne? Tā kā ļoti, ļoti vērtīgi, un tāpat laikā vienkārši iepazīt cilvēkus, ar ko mēs kopā šeit darbojamies, jā, tad mēs visi lidojam kopā, mēs kopā paliekam kaut kādu izvēlamies kaut kādu viesnīcu, kopā ejam pēc tam vakariņās, teiksim, visu pārnājam, kopā izpētam pilsētu varbūt arī, jā. Un arī, protams, var satikt lielos līderus, klausīties viņu runas. Migels tur noteikti būs, vai ne? Meks, visi cilvēki, lielie līderi, kas ir runājuši arī Meks un Migela tīmkālos, tā kā visi tur būs. Tā kā noteikti sāciet varbūt atlikt jau naudiņu, sāciet to plānot, vai ne? Tā kā, jā, tiekamies visi arī noteikti Minhenē, februārī, un tad jau, jā, ceru, ka jums viela pārdomām šodien ir, un lai jums veiksmīgs vakars un močiem viss tālāk. Čau, čau!